Tiešām, ticam, ceram, brēcam, Speedways ir klāt! Piektdien Daugavpils Speedway trekā tika aizvadīti pirmie treniņu braucieni pirms svētdien gaidāmajām sacīkstēm pret neapšaubāmo Polijas pirmās Speedway līgas favorīti Gņezno Start. Uz treka no mūsu lielās komandas pamatsastāva dalībniekiem nedavās vien leģionāri Mikails Maks un Romāns Pavāžnijs, kā arī Jevģeņijs Karavatskis. Toties ierindā bija visi mazo speedwaystu skolas virāža audzēkņi, kuri atrādījās vairākiem simtiem senākušo līdzjutēju. Visilgāk par visiem treniņā darbojās viens no mūsu komandas līderiem, tikai 17 gadus vecais Andžejs Ļebedevs, kurš to skaidroja pavisam vienkārši. Jāstrādā pie starta uzlabošanas. Es vairāk pievēršu uzmanības startam, jo ļoti vājš starts bija Ostrovā. Un arī treniņos es zaudēju startus. Tikai apzinu pa distanci. Tagad trenēju startu, lai ar Gņezno būtu vislabi arī ar startu, nevis tikai distanci. Andžejam pilnvērtīgi gaidāmajai sezonai sagatavoties nav ļāvis savainojums, kurš gūts braucot ar motokrosu moci. Starp citu, arī treniņā Andžiks vienreiz nokrita. Bija salauzta kāja un nevaru, kā bija plānots trenēties, bet staigoju sporta zāli pirms skolas, pēc skolas. Centījos, lai būtu spēks nākamajai sezonai, neskatoties uz to, ka bija lausta kāja. Pēc tam pirms sezonas, pirms mūsu komanda brauca treniņu nometnē, es arī aizbraucu viens patrenēties un jūtos labi. Pastāst varbūt sīkāk par to savainojumu. Trenējos motokrosu. Sajūtu, ka esmu motokrosists. Bet esmu speedways. Nevajadzēja lekt šos tramplīnus visādus. Vajadzēja parasti braukt. Bet es saku lekt, un tas sanāca, ka es neaizlidoju tik tālu, cik vajag. Un piezemējos ļoti nelabi un salauzu kāju. Tagad jūties labi? Tagad jā, nekas netraucē, viss labi. Vai grūti vispār apvienot mācības ar speedwaysta karjeru? Ja saproties ar skolotājiem, tāds varbūt nav tik grūti, bet tā ir diezgan grūti. Kad sezona sākās, daudz kavējumu, un vajag pēc tam ļoti daudz staigāt pie skolotājiem, prasīt, lai liktu atzīmes. Daudz jautājumu starpsezonā bijis par jauno leģionāru no Dānijas, Kenetu Hansenu. Pats Dānis gan izsaka prieku par atrašanos Daugavpilī. I've been here last year in the GP qualifiers and it was really good and seems to be okay now as well. Only it's the first practice of the year, so the track is a bit soft, but I think it'll be really good for the meeting Sunday. I think it's a nice people, everybody in the team is helpful and try to help me with the setup, so I'm really pleased to be here in Daugavpils. I've not seen the city yet, but I'll stay here tomorrow as well, so I think before we have the presentation I will go out and have a look. I saw a special building with golden towers. I would like to see what that is. Hansenam pagalam neizdevās pirmā sezonas gonka Ostrovā, kur viņš nobrauca vāji. Arī piekdienas treniņā viņš ar saviem braucieniem nepārliecināja. Kas zina, iespējams, svētdien viņam būs pēdējā iespēja pierādīt savu varēšanu. Pats Kenets gan bijis optimistiski noskaņots. I'm so disappointed with my first performance. I'm really sorry I let the team down and only scored 2 points. It's my main goal to help the team achieve good results and hopefully I can pay the team back on Sunday and make some good points. What do you think about Gņezno Start, your opponent on Sunday? It looks like a strong team on the paper, but as we saw in the first match, they're not so strong. They can also lose. So if everybody here in the team stand up and do the best, I think we have a good chance. With whom of the riders of Lokomotiv would you like to ride in the pair? To be fair, everybody seems to be quite good. Last time I was with the Kasjas Pujuks and it's okay, but everybody here in the team looks to be good, so I can ride with anybody. Treniņos labā ātrumu demonstrē Vadims Teresenko, savukārt Vjačeslavs Girutskis vairākas reizes labi paņēma starta. Pēc kāda no braucieniem ļoti vīlies savā tehnikā bija Kijas Podžuks, kurš to nekautrējās izrādīt, taču cerēsim, ka viss būs kārtībā. Uz to labāko cer arī Lokomotīvas prezidents Vladimirs Rybnikovs, tajā skaitā arī uz labvēlīgiem laikapstākļiem. Ощущение такой тревоги одновременно с ощущением праздника. Что перевешивает, не знаю пока. Надеетесь ли вы заполнить трибуны полностью в воскресенье?
Но если нам повезет с погодой, то да. Par iespējām uzvarēt spēcīgo startu viņš atbildēja izvairīgi, ja vēl nav radusies īsta skaidrība par paša komandas varēšanu. Думаю, сейчас никто не сможет спрогнозировать результат. Абсолютно, практически новая команда и в Гнезно, и у нас два гонщика абсолютно новых, и где-то загадка для нас, да, мы их очень мало видели. Как они поедут на нашем треке, как поедут звезды с Гнезна на нашем треке. Думаю, что ни один специалист спидвея какие-то прогнозы, конечно, могут быть, но вряд ли они будут уверены в себе, эти специалисты, что гонка будет предсказуема. Diemžēl finansiālā situācija ne Latvijā, ne arī Latgalē nav tā labākā. Tādēļ startēšana pasaules prestižākajā līgā, Ekstralīgā, joprojām paliek par sapni. Для начала мы должны попасть в первую четверку. Это программа минимум. Ну а попадя туда, необходимо бороться за медали. Каждый год болельщики спрашивают, можем ли мы участвовать в Экстралиге, готовы ли мы к этому. По финансам, по стадиону. К сожалению, для Экстралиги мы пока не готовы. Еще предстоит много работы. Вы правильно сказали, главное это финансы. Экстралига самая дорогая лига в мире. И вот для этого нам нужно поработать. Как только нам позволят финансы, тогда мы будем подбирать и команду, соответственно, и готовить стадион. Jaunais talants Andžejs Ļebidzevs uzskata, ka Loko ir iespējas uzvarēt startu. Galvenais – nobraukt savā līmenī. Es domāju, ka jā, ja visi brauks maksimāli, es domāju, ka jā. Tad jau jāicina skatītāju uz tribīnēm. Jā, nāciet. Mēs ļoti gaidām jūs un būsim ļoti priecīgi, ja viss stadions būs pilns. Tātad, dāmas un kungi, gaidām jūs visus svētdien Daugavpilī uz sezonas iespējams aizraujošāko cīņu – Lokomotīve pret Startu. Ja jūs vēl šaubaties, tad pārstājiet to darīt un brauciet uz šejieni. Nauris Mackevičs, tieši jums no Daugavpils. Varat nākt uz šo sektoru, bet varat nākt arī uz šo sektoru. Un arī šim sektoram nav nevainas. Un ja galīgi nav kur iet, ejiet uz šo sektoru. Un varat nākt arī uz šejieni. Gaidām jūs svētdien 16:00 Lokomotīve Start!